Tās ir labmeistarības pazīme. Tikmēr studijā pie mums LMT Straumē pēcspēles ieradies VF komandas kapteinis Artūrs Strelnieks. Sveiks, Artūr! Sveiks, labvakar! Artūr, apsveicam tevi ar uzvaru, visu komandu. Paldies. Nu, padalies ar savām pārdomām, kāpēc šī spēle varbūt izdevās tik tāda laba un stabila uzvara pār Liepājas komandu, kas pirms tam spēlē ļoti labi. Jā, tas jau parāda, ka mēs visi ceturtais uzvarējām. Tas jau ir mazs solis uz priekšu, ka mēs kļūstam nedaudz labāki. Mums vēl ir daudz jāmācās un jātrenējās un jāuzlabo sava spēle gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Artūr, kas šodien īpaši izdevās komandai? No aizsardzību šodien bija līmenī Liepājai tikai 67 gūti punkti un liels problēmas jūs radījāt ar presingu, ar savām agresīvajām maiņām un liepājniekiem vispār pazudis uzbrukuma ritms. Jā, bet tāpatās mēs kļūdījāmies. Epizodes, kur nedrīkstam kļūdīties, kur mums spēles treneris pateica, zinājām, ko viņi spēlē uzbrukumā, tāpat mēs ļāvām dažus brīvus metienus izmest. Bet katrā ziņā ir daudz labāk jau. Salīdzinot ar iepriekšējo spēli pret Astanu, kad pirmo puslaiku mēs nospēlējām ļoti labi, bet otrā puslaika iznācām laukumā negatavi. Un tas ir mums bieži šī sezonā tāda sanāk, ka mēs nevaram nospēlēt 40 minūtes. Es domāju, ka šodien mēs nospēlējām labi, kad 28 minūtes. Bet jānospēlē visu 40. Tikmēr aplūkosim vienu video, kā jūs izejiet laukumā, kamēr Artūrs ir ciemos. Šeit ir šī pirmspēles sapulcīts. Varbūt Artūr pakomentē, kas jums īsti notiek, kāds jums ir tas pirmspēles rituāls, runā treneris. Pēc tam tu kā kapteinis kaut ko vēl tur ieķērs, kādu haku uzdejo, tad jūs skrienat ārā. Kas jums notiek? Varbūt pakomentē. Nē, visu treneris pārsvarā runā. Viņš izstāsta savu spēles plānu, pasaka, sāksim to, ko spēlējam aizsardzībā, un uzbrukumam pēc tam pievērš uzmanību tikai. Bet pats galvenais ir spēlēt, censties tā, kā viņš grib, un darīt visu pareizi. Ja mēs visu to darām, mums arī daudz kas izdodās. Kur šī haka? Es tā arī neredzēju. Kaut ko jūs tur daudzat, kaut kāds krēstus, galdus, kaut ko bļaujat? Pagaidām vēl nē. Pagaidām mierīgāk. Ievai noteikti ir kāds asas jautājums, vai Krauliņkungam azotē Artūram komandai? Es Artūram uzdošu jautājumu. Droši. Bieži mēs studijās runājam par to, ka trenerim Fradam viņam patīk ļoti bieži un daudz rotēt spēlētājs. Principā viņš spēlē gandrīz ar 10 spēlētājiem, un es gribēju dzirdēt tavas domas, jo brīžiem mēs aizstāvot spēlētāju sakam, ka tas var izsist no ritma. Un kādas ir tavas domas šai sakarā? Vai jūs jau esat pieraduši pie viņa spēles stila un tam vairs nevajadzētu būt par traucēkli? Es domāju, mēs esam pieraduši sākumā, varbūt bija grūti izsit no ritma, bet pārsvarā pirmā puslaikā daudz rotē, un otrā puslaikā mazāk jau spēlē vairāk, kas ir, kam viņš vairāk treneris uzticēts, viņš redz, kuram labāk iet tā spēle tādā dienā. Tā kā šīs maiņas pa 2-3 minūtēm jau ir esat pilnībā pie tā pieraduši, kā izteicās arī kolēģis Artūrs Šenkovs, un tagad jau šī sezona ir iegāja uzņēmus apgrieziens, jūs tādu ritmu noķērušās. Jā, treneris dod iespēju katram spēlētājiem sajust spēli vai tādā dienā. Tas ir motivējoši, jā, tāpēc arī komandas sākuma sastāvs ir zināms tikai pirms pašas spēles. Nav tā, ka treniņš jau gatavojas, kurš ies laukumā. To tikai pēdējā minūtē, kad nonāk malā, jāiet spēlēt, tad treneris pasaka, kas sāks. Bet man tas nepatika spēlējot pēdējā minūtē uzzināt, ka man jāiet laukumā. Tas ir grūtāk, manuprāt. Treneris grib, lai visi spēlētāji ir gatavi uzreiz no pirmās minūtes iet laukumā. Interesanti koncepcija. Krauliņkungs, kādu gudru jautājumu. Krauliņkungs gan man pateica, ka es iešu laukumā. Jūs Ievai sentēt? Nezinu gan, vai gribētu piekrist šitam momentam. Jo tas atkarīgs no spēlētāja. Nevar jau tik vienkārši pierast. Vienam spēlētājiem tā ir mandraža, nezinot, vai tiks laukuma vai netiks. Un katrā gadījumā tam spēlētājiem ir jāzina, pret ko viņš spēlēs, kā viņš spēlēs. Kā viņš spēlēs, to vispusīgi treneris pasaka. Bet pēc ko viņš ies ārā, kas viņam jāsadz. Neiepavēlt Amerikā, piemēram, paziņo spēlētājiem, pasaka, ko tev būs jāsadz, un tu sēdi skaties televizorā savu spēlētāju visu labās un pozitīvās īpašības. Un kas tev jādara pret to, tu nevar, viss spēlētājs, piemēram, nevar vienlaicīgi apgūt. Tā kā, grūti. Katram trenerim ir savu metodiku. Pats galvenais, lai komanda neciest no tā. Artūr, kas atbildāms Krauliņkungam? Tā ir pirmais numurs pārsvarā. Nezinu, kurš sāks pārsvarā VTB līgā vai no Ludvigs vai Spīdīs.
Viņi arī tad skauto savus pretinieki pirmo numuru. Tas pats arī 2. 3. numuri mums ir jāzina, kas labās īpašības. Tu treneris arī video pasaka, rāda. Respektīvi, video skautings par pretinieku ir pietiekoši laicīgi. Tas, kurš varbūt sāks spēli, tas varbūt pēdējā brīdī tiek pateikts. Jā, visi bet kādā ziņā jūs esat gatavi pretinieku komandai un skautings tur, kā mēs zinām, pie Jāņa Gailīša un Kosuškiņa Evgeņijas augstākā līmenī. Vēl viena lieta. Piemēram, ņemsim Eiropas meistarsacīgs, olimpiskās spēles pasaules mačos. Visas izšķirošās spēles, praktiski 8 labākie spēlētāji, 8,5. Ja ir piezīmes, tur 9 spēlētāji. 10, 11, 12. Praktiski tādās spēlēs nepiedalās. Šeit es esmu spēles gandrīz viss redzējis. Tā rotācija brīžiem, ja maiņa ir labākais variants, ka nesabojā spēli, bet ir tādas maiņas, kad ir uzreiz momentā kritums. Ko tu vari pateikt par šito momentu? Lūdzu, Artur. Arturs nevar Tu domāji, ka nebūs viegli, ka nebūs viegli. Labāk nesakt, netiks laukuma. Bet latviski jau var. Latviski var. Nē, es domāju, ka nāks pašas svarīgākās spēles sezonas beigās. Tad varbūt tāda rotācija būs mazāka. Tad redzēs, kā viss tā sezona būs pagājusi. Varbūt, ja. Tas būs treneris kompetence. Artūr, man jautājums par šiem leģionāriem. Daudz tiek diskutēts, vai viņi ir par daudz, par maz, bet situācija ir tāda, kāda ir. Es gribu tev prasīt no tā viedokļa. Vai jūs, latviešu spēlētāji, varat progresēt treniņos, kad ir tik daudz šie leģionāri? Un ko tas dod vietējiem spēlētājiem? Jūs jūtat to meistarības līmeni un ir savs labums treniņos no tā, varbūt padalies no komandas iekšēnes? Protams, mēs zinām, ka mums ir daudz arī individuāli spēcīgi spēlētāji. Es domāju, ka latviešiem arī, kā visās daudzās VTB līga komandās, ir daudz ārzemnieki, kas ir ļoti spēcīgi 1-1. Tā mēs varam trenēt arī 1-1 aizsardzību. Kas varbūt mums daudziem spēlētājiem, arī ārzemniekiem nav tik labā. Tad latvieši trenējat ārzemnieks jūs vai? Viens otru. Tāpēc tas mums arī diezgan lielu uzsvaru pēdējā laikā liekam, ka mēs iekrītam bieži 1-1 aizsardzībā. Vai nu arī par daudz palīdzam un netiekam apakaļ. Tas ir pagaidām pēdējās spēles bija liels klupšanas akmens. Bet tas, kas man šķiet, tomēr, ka jūs arvien labāk un labāk noķerat šī trenera Frādas sistēmas abos laukuma galos, un tomēr šis izpildījums pieliek un progresē. Jau piekritīs? Nav jau citu variantu. Jo šķiet tomēr, kad jūs šodien pat progresējāt abos laukuma galos, jā, un šī spēle tomēr uzlabojas. Ir tā, ka ar laiku jūs pierodat pie šīm jaunajām, priekš Latvijas basketbola, tomēr jaunajām sistēmām. Gan rotācijām, gan sistēmām. Arī tās, protams, sākumā mēs īsti nezinājām, tas aizsardzības arī mainījās, kur sākumā, bet tagad mēs pēdējās 4 spēles pieturēšanas pie viena aizsardzības, 3 aizsardzības stila, un to arī mēs tagad arī trenējam. Man vēl viens jautājums. Lūdzu, jau ļoti labi. Šāda preskonferences nav bijusi. Viņš vairs nenāks. Artūrs ir stiprs. Kā jums izdodās komandā saglabāt tādu latviskumu, ņemot vērā, ka jums vairāk nekā pusi komanda ir ārzemnieki, vai tomēr ārzemnieki ir tie, kas dominē un nosaka toni, vai, piemēram, šodien taču ir Mārtiņa diena. Jā, plus. Ir kaut kādas tādas. Krūzes arī zosts ceps. Tas laikam būs jāizstād. Bet īstumā kolektīvs ir ļoti labs. Tiešām arī visi spēlētāji ārzemnieki ir ļoti draudzīgi. Arī interesanti arī tāpatās, ka viņiem arī kaut kas interesants, ka atbrauc un tāds paklāno. Mēs pirmā reize Eiropā. Viņš tāpat viņam arī jāprot. Sākumā varbūt tās bija grūti. Bet es domāju, viņš arī katru spēli paliek labāk. Un, protams, viņam arī tā aizsardzība, ko grib treneris, nav viegla. Gribu presēt un tur ir prasa lielu slodzi. Sapcīt, kā jūs fiziski jūtaties? Ir labi. Bet ir bijis labāk? Ir bijis labāk, bet ir labi, jā. Kādā ziņā svaigums nedaudz pietrūkst? Slodzi treniņos ir liels, jā? Treniņos varbūt tagad pēdējā laikā varbūt slodzi nedaudz ir paņemta nost, bet līdz ar to ir vieglāk mačos, jā? Bet nedrīkst ņemt nost, mums jau pašiem jāpilnveidojās. Un runājot par šiem krūziem un Mārtiņdienām, vai viņš ar Burito ir jau cienājis jūs? Nē, taču bija karoziņu trenerim pie žaketes. Neredzēju? Es redzēju. Tas jau vien ir pozitīvs moments. Latvijas komanda. Nē, bet īstenībā arī spēlēt arī daudz, kas ir jauni, tāpat tās viņi arī interesējas par Latviju daudz ko prasa. To es arī vairāk domāju, vai viņiem vispār interesē kaut kas cits ārpus basketbola. Arī prasa, tāpat tās. Un kino. Nē, ir interesējās. Starp citu, Artūr, tāds provokatīvs jautājums, vai jūs
Zinat to, ko kluba padomus priekšsēdētājs paziņoja publiski pirms nedēļas? Nē. Ja komanda neuzlabos ievērojumu sniegumu, tad varētu būt tādas racionālas izmaiņas komandā. Vai tas jūs ietekmē sniegumu? Vai sapurināja, teiksim tā? Man šī ir pirmā dzirdēšana, neko neesmu dzirdējis. Komandai ir jāzina, ko vadīt. Komandai ir jāzina, ko vadīt. Komandas spēlētāji arī pagaid nezinu to, varbūt arī tu nesaki kā kapteinis. Tev kā kapteinim visi jāzina, bet tu pats izdomā, vai nodot vai nenodot. Varbūt nav ko liek nervozēt. Katrā ziņā šodien jūs izskatījāties sapurinājušies un spēlēt daudz labāk. Un pēdējais jautājums, es jau tagad pats uzdevu tik viltīgi jautājumu, kā aizmirst pašu pēdējo. Un pats pēdējais. Vai tu vari apstiprināt, ka pēc par spīti šiem daudziem zaudējumiem VTB līgā jūs vēl joprojām ticat trenerim, treneru schēmām, vēl joprojām ģērtu stāv par treneru? Šajā ziņā viss ir kārtībā. Varbūt noņem visas šaubas, ko varbūt radušais basketbola sabiedrībā. Tā ir provokācija. Šeit jau ir provokatīva studija. Viss ir kārtībā. Viss ir kārtībā. Super. To mēs arī gribējām dzirdēt. Paldies, kā atnāc. Paldies, VF komandas kapteini. Tad, lai jums veicās arī turpmākajos mačos VTB vienotajā līgā, tā kā apsveicam ar uzvaru. Paldies, veiksmi moderēs. Jā, paldies. Tas bija Artūrs Strēlnieks, VF komandas kapteinis. Nu, viss cieņa VF komandas kapteinim izturēja šo spiedienu, spriedzi un provokācijas, gan no mans, gan arī no jums, Krauliņa kungs, tādi provokatīvi apgalvojumi. Tā kā mēs visi, es domāju, pietiekoši labi pamocījām Artūru, bet viņš godam izturēja.